Labdien visiem, kas mums ir pievienojušies gan šeit, Zoom webinārā, gan arī Facebookā uz Skolo LV otro semināru. Šoreiz par formatīvo vērtēšanu, atgriezeniskās saites sniegšanu un dažādiem tehniskajiem jautājumiem. Un tāpat kā pagājušajā nedēļā, arī šodien kopā ar jums būšu es, Annija Bergmane, Skolo LV e-kursu izstrādes vadītāja un ikdienā arī vēstures skolotāja, un Artūrs Eiduks, mūsu Skolo LV eksperts, kurš tad arī izstāstīs par šīm te tehniskajām aktualitātēm. Un vēlreiz atgādinu, ka šis šodienas seminārs tiks arī ierakstīts. Jau šobrīd notiek ieraksts, un jūs arī to vēlāk varēsiet noskatīties gan Facebook kanālā, gan arī Skolo LV YouTube kanālā, lai pēc tam savā tempā varētu apskatīt dažādas šīs te aktivitātes vai lietas, ko mēs rādīsim, lai apstādinātu, ja vajadzīgs, ja, un vēlreiz patītu konkrētās vietas, vai arī gluži vienkārši noskatītos tad, kad jums ir brīvāks laiks. Un gribu arī atgādināt, ka šī ir viena no 4 Skolo LV cikla nodarbībām. Mēs ar daļu no jums tikāmies jau pagājušajā nedēļā, kad mums bija pirmā nodarbība par summatīvo vērtēšanu un Skolo LV sasaiste ar E-klasu un MyKube. Ja, šis seminārs ir pieejams ierakstā jau, un šodien tad mēs tiekamies uz otro semināru. Un martā un aprīlī, redzat, mēs apskatīsim vienu konkrētu metodi un tās īstenošanu ar Skolo LV. Tātad pavisam praktiskas lietas, kā šo platformu iekļaut savā ikdienas darbā, skolā un pirmsskolā. Ja jums, klausoties šo semināru, rodas kādi jautājumi, gan pavisam specifiski, tehniski vai plašākas dabas, jūs tos droši drīkstat rakstīt. Tātad, ja jūs esat mums pieslēgušies Zoomā, tad jums ir šī Q&A, jeb jautājumu sadaļa, kur droši rakstat savu jautājumu. Ja jūs esat Facebookā, tad vienkārši komentārā rakstiet iekšā savu jautājumu vai to, ko jūs vēlaties precizēt. Un tad arī šī semināra laikā turpat rakstiski jums arī sniegsim atbildes uz šiem jautājumiem. Lūk, un tad, kā jau teicu, mūsu šodienas lielais uzsvers tieši tajā metodiskajā daļā būs par formatīvo vērtēšanu. Jo mēs ļoti labi zinām, ka runājot par jauno pieeju mācībās, šis te vārdu savienojums ļoti bieži arī izskan kā tāda liela aktualitāte. Un tikpat labi mēs zinām, ka liela daļa mēs arī šo te formatīvo vērtēšanu ļoti organiski ikdienā veicam. Vai ne? Un es pieļauju arī, ka jums liekas, ka bez tās jau nemaz nav iedomājams mācību process. Jo tieši formatīvā vērtēšana ir tā, kas sniedz mums informāciju, kā tad tālāk ar mūsu skolēniem darboties. Kas viņiem ir sanācis labi, kas ir viņu stiprās puses konkrētajā tematā vai konkrētajā prasmē, vai ko ir vēl nepieciešams uzlabot. Un ar šiem te datiem mēs strādājam, lai tālāk pieņemtu konkrētus pamatotus lēmumus par tālākā mācību procesa īstenošanu. Bet tikpat labi mēs arī zinām, ka šo te formatīvo vērtēšanu, un, lai gan arī cik tā ir dažāda, vai ne, mums tā ir jāatspoguļo kaut kur arī vecākiem un skolēniem uzskatām. Respektīvi, mēs arvien vairāk ejam prom no tādas, varbūt, skolotājs stāv priekšā un tad skolēni mutiski atbild uz dažiem jautājumiem, un tad mēs mēģinam novērtēt klases, ja, vai kādu grupu līmeni. Jo, jā, mēs arī tā mēs veicam formatīvo vērtēšanu, taču mums ir arī nepieciešams šos datus kaut kur vizualizēt, lai arī vecāks var sekot līdzi tam un skolēns pats savai tātad attīstībai. Un šajā brīdī es runāju par formatīvā vērtējuma izteikšanu kaut kādā skalā. Un te, protams, kā katrā skolā tas ir pieņemts, ja, vai tas ir ieskaitīts, neieskaitīts, vai procenti, vai šis te snieguma līmenis stap, ja, vai visi 3. Tas, protams, ir atkarīgs no jūsu skolas, bet tas mūsu šodienas mērķis ir parādīt, kā mēs varam izmantot dažādas skolo aktivitātes, lai šo te formatīvo vērtēšanu veiktu
ātri, ērti un uzreiz šos datus nodotu arī e-klasē, kur tos redz tālāk vecāki un skolēni. Un, protams, arī metodiskās daļas noslēgumā arī parunāsim par to, kā sniegt atgriezenisko saiti dažādos veidos, arī izmantojot skolojumu. Un vēl pirms es rādu konkrētas aktivitātes, šeit es gribētu arī atgādināt, ka Skolo.lv ir pieejams arī aplikācijā telefonā. Jā, tātad jums ir nepieciešams jums vai skolēnam ir nepieciešams lejupielādēt Moodle mobīlo aplikāciju. Tā ir bez maksas pieejama gan Google Play, gan Apple App Store. Ja, tā arī ierakstot nevis skolo, bet Moodle. Un tālāk, tātad tur ir jāizdara soļi, bet šie soļi ir ļoti vienkārši. Līdz ar to arī ar skolēniem. Kāpēc es runāju šeit par telefonu? Tas ir ļoti aktuāls jautājums, ka lūk, mums ir pieeja skolo, bet mums nav katram skolēnam dators, un tas šobrīd pārējais posmā tā arī ir. Taču tās šodienas aktivitātes, ko mēs apskatīsim, skolēns pavisam vienkārši var veikt arī no sava mobilā telefona, vai to var darīt pāros no vienas mobilās ierīces, vai tad, ja jums ir šīs portatīvās planšetes, kurās arī tātad var vai nu gan caur skolo mājaslapu, gan caur aplikāciju. Tā kā vēlreiz atgādinājums, ka un šī aplikācija ietaupīs laiku. Ja skolēns izmanto telefonu, tad viņam nav katru reizi jāiet Skolo.lv mājaslapā. Viņš var pieslēgties caur šo aplikāciju un redzēt kursa izkārtojumu un visas aktivitātes pielāgotas mobīlajam telefonam, ja, un šim telefona displejam. Un tātad tālāk arī tās aktivitātes, kuras es rādīšu, tās izmantojot aplikāciju, protams, telefonā atveras daudz ērtāk, ja, un skolēnam iespējams ir vieglāk tās aizpildīt nekā caur mājaslapu. Un kā jau es teicu, tā ir viena piesēšanās, vienreiz lejupielādēju šo aplikāciju un pieslēdzos, ja, un tālāk jau jūsu skolēni var to lietot vēl un vēl un vēl. Bet tātad runājot par formatīvajiem vērtējumiem. Pirmām kārtām, jau iepriekšējā reizē mēs apskatījām šo aktivitāti uzdevums un dažādus šīs aktivitātes veidus. Uzdevums, tātad vēlreiz atkārtojot, tā galvenā būtība ir, ka tam var šajā izvēloties uzdevums, skolēns var vai nu ierakstīt atbildi teksta logā, vai arī iesniegt konkrētu uzdevumu. Mēs gan iepriekšējā reizē šeit vairāk likām uzsvaru, un es joprojām uzskatu, ka uzdevums tomēr vairāk būs piemērots summatīvajam vērtējumam. Taču mums arī iepriekš parādījās jautājums, kā šādu uzdevumu novērtēt procentos. Un šeit es tad gribētu parādīt, ka tad, kad jūs izvēlaties šo te aktivitāti uzdevums, jūs varat norādīt, tad, kādā veidā ievadīsiet vērtējumu. Vai tas būs punktos vai skalā. Ja, un skala tad būtu šis te stap. Tāpat šeit bija opcija pievienot arī rubriku. Ja, vienkāršā tiešā vērtēšana bija punktu ievadīšana, un rubrika bija tātad šis snieguma līmeņu apraksts. Un šeit viss nemainās. Lai netērētu laiku, ja jūs gribat uzzināt vairāk par šī te uzdevuma tieši izveidošanu, jūs varat paskatīties iepriekšējo mūsu semināru. Bet tātad jūs esat izveidojuši vienalga uz punktiem, piemēram, šo uzdevumu, bet jūs gribat ielikt nevis vērtējumu ballēs, bet procentos. Tad tas, ko jūs darat, ir, piemēram, e-klasē, tad, kad veidojat jauna stunda, šeit apakšējā kreisajā stūrī pie uzstādījumiem ir iespēja izvēlēties metodiku. Un, ja jūs izvēlaties pārbaudes darba metodika, tad šī te stunda ievadās kā parasta mācību stunda, bet jums ir iespēja ielasīt šo uzdevumu, jeb šos punktus no Skolo.lv un izvēlēties vērtēšanas veidu. Tātad izķeksējam balles un ieķeksējam to formatīvo vērtējumu, kuru jūs gribat piešķirt par šo konkrēto aktivitāti. Un tālāk jau tieši tāpat kā tad, ja jūs to visu vadītu manuāli, ja jums šie te dati tiks ielasīti un aprēķināti. Un iepriekšējā seminārā Artūrs arī ļoti detalizēti stāstīja par to, kā šo te aktivitāti, ja, no Skolo.lv
pārtransportēt uz e-klasi tieši šos te punktus, lai iegūtu rezultātus. Tā kā arī to jūs sīkāk varat paskatīties iepriekšējā seminārā, tad šeit vienkārši uzsverts, ka šajā te sadaļā, kur pagājušo reizi mums bija stāsts par ballēm, ja, jūs tāpat varat izvēlēties arī jebkuru no formatīvajiem vērtējumiem. Tāpat arī formatīvajai vērtēšanai ļoti piemērota aktivitāte ir tests. Nu, tas ir tieši tik vienkārši, kā tas izklausās, ja, tātad tas ir testa veidā, un es pieļauju, ka jums jau arī ka jūs arī šādu te metodi bieži izmantojat. Teiksim, stunda ir noslēgusies vai tuvojas noslēgumam, un jums ir sagatavoti pāris testa jautājumi, kur jūs gribat, lai skolēns atbild, lai jūs pārliecinātos, cik labi viņš ir izpratis konkrētās stundas tēmu. Un šeit arī ir, tad, kad jūs izvēlaties testu, jūs varat pievienot ļoti dažādus jautājumu veidus. Jums arī tad, kad jūs uzklikšķināt uz katru, jums arī parādīsies, ko tas jautājums sevi ietver, bet šeit jau pēc nosaukumiem var spriest. Un ja tas ir kāds, kur ir jau gatavi atbilžu varianti, tad šī novērtēšana ir pavisam viegla, vai ne? Jūs arī varat izvēlēties, cik liels svars ir katrai pareizajai atbildei. Ja jūs gribat, lai skolēns atbilda, piemēram, esejas veidā vai ar īso atbildi, tad, protams, jums šie jautājumi būs jālabo manuāli. Bet arī no testa jūs šos te punktus varat tieši tādā pašā ceļā kā no uzdevuma ielasīt e-klasē un MyCube, un tātad jums nav otro reizi jāpāraksta punkti. Ja jūs to vienreiz izdarat skolo, ja skolo ļoti skaisti sasaistās ar e-klasu un MyCube. Un pavisam īsi Arturs par to vēl stāstīs tehniskajā daļā vēl sīkāk, bet gribu jums atgādināt, jūs, protams, varējāt savus e-kursus veidot ļoti dažādi. Iespējams, jums ir viens e-kurs, kuram, piemēram, Latvijas vēsture 9. klasēm, un jums tur ir salikti visi 9. klašu skolēni. Iespējams, jums katrai paralēli klasē ir atsevišķs e-kurs. Un iespējams, jums jau sāka sāpēt galva domājot par to, ka, ja jums ir jāveido, jums ir 4 9. klases un jāveido 4 dažādi testi, tad jau vienkāršāk ir ar lapiņu. Tad šeit es gribu jūs nomierināt un atgādināt, ka šobrīd ar jauno skolo versiju ir arī tāda opcija kā sharing card, jeb jūsu aktivitātes kopēšana, kur jūs vienkārši piespiežat šo groziņu un tad aizejat uz vajadzīgo kursu un iekopējat konkrēto aktivitāti sev tajā kursā. Ja, tad jūs, ja jums ir šīs 4 9. klases, jūs uztaisat testu vienai un pārkopējat tos jautājumus visām 4. Ja, tas ir vairs tikai daži klikšķi, un jums šī te katra klase jums varēs aizpildīt savu testu, un būs tālāk ērti pārskatām rezultāti. Bet tas darbojas uz jebkuru no Skolo LV aktivitātēm vai sadaļām. Ja, jūs varat arī dažādus failus kopēt, bet par to tad Artūrs nedaudz vēlāk sīkāk. Bet vēl, protams, skolēnu šai tieši formatīvajai vērtēšanai vai šīm te aktivitātēm, lai pārliecinātos, ka skolēns mācību tēmu ir sapratis, es šodien arī gribētu nedaudz veltīt laiku, lai parunātu par šīm te interaktīvajām aktivitātēm, jeb skolo viņas slēpjas zem šīs melnās ikoniņas, H5P, jeb interaktīvais saturs. Ja, tad turpat, kur ir pievienota aktivitāte, tur jūs meklējat šādu te melno ikoni. Blakus ir arī tāda pati zila, bet, ja jūs izvēlaties melno, tad jums ir kā skolotājiem iespējams redzēt skolēna šīs te atbildes un rezultātus. Ja? Un arī šī te rediģēšana tomēr ir drusku vienkāršāka. Tāpēc es arī šeit izceļu to melno interaktīvo saturu. Un kam tad tas ir domāts? Šeit tālāk tās iespējas ir ļoti, ļoti dažādas, un tās visu laiku nāk klāt. Tas, jā, varbūt sākumā, tad, kad jūs atvērsiet to sarakstu, tad liksies drusku par daudz un ar ko lai sāk, bet tāpēc arī mēs tūlīt tālāk apskatīsim vairākus piemērus, kas tad ir tās aktivitātes, kas varētu būt piemērotas formatīvajai vērtēšanai un kā tieši jūs tās varat izmantot, bet atkal jau
kā jau es teicu, tā kā šis būs ierakstā, jūs šo te sadaļu varat noskatīties jebkurā brītiņā, tad, kad esat skolo pietiekoši iepazinis, lai tad bez steigas ķertos tām H5P aktivitātēm klāt. Bet ko tad tas nozīmē? Ko nozīmē interaktīva aktivitāte? Principā šeit ir atrastas dažādas alternatīvas jau ļoti bieži lietotiem uzdevumiem. Es pieļauju, ka jūs atpazīsiet, ka tādi paši uzdevumi ir darba burtnīcās, vai jūs tādus, teiksim, uzrakstat uz tāfeles un skolēni ieraksta atbildes. Bet kāpēc mēs par šo te runājam? Tāpēc, ka pirmām kārtām, es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tad, ja jūs skolēnam ļaujat paņemt rokās telefonu, tad arī uzdevumu izpildu uzreiz liekas vienkāršāk, interesantāk, vai ne? Un līdz ar to, tad uzdodot šo te interaktīvo aktivitāti, tas ir vēl viens veids, kā skolēnu vēl uz tām stundas pēdējām minūtēm samotivēt, sapurināt, lai viņš tātad šo te noslēgumu uzdevumu arī veic. Un otrām kārtām tas atkal jau atvieglo jums vērtēšanu, jo ja jūs šo pašu uzdevumu iedotu uz lapiņas, skolēnam, jums tomēr, pat ja tas ir tests, jums šīs atbildes ir manuāli jāpārskata, jāsaliek punkti, tad tie punkti jāsavada e-klasē, un tad tikai jūs iegūstat šo te vērtējumu. Ja jūs izmantojat kādu no šiem digitālajām aktivitātēm, tad uzreiz tā novērtēšana, punktu saskaitīšana notiek automātiski, un jums tikai tie punkti ir jāpārnes uz e-klasi. Un atkal jau, ja jūs vienreiz uztaisat šo aktivitāti, jūs to varat pārkopēt un, piemēram, tikai nedaudz pamainīt jautājumus, jums šī sagatava turpinās. Un ja jūs to pašu klasi mācīsiet arī nākamgad, atkal jau, jums tas viss saglabāsies jūsu kursā. Bet tagad, kas tad ir, kādas tad mēdz būt šīs te interaktīvās aktivitātes? Es nerādīšu visu, jūs pilno sarakstu varat redzēt gan tad, kad jūs skolo izvēlaties šo aktivitāti, gan arī mājaslapā h5p.org. Mājaslapa ir angļu valodā, bet es pieļauju, ka ir iespējas arī iztulkot caur internetu pārlūku, bet tur tātad ir gan īsts apraksts, gan iespēja paskatīties piemēru katrai aktivitātei, lai jūs saprastu, vai jums tā konkrētajā brīdī dara. Un atkal jau gribu nomierināt, ka tas noteikti to plašo spektru jūs iepazīsiet ar laiku, un tas ir pilnīgi normāli. Arī es sāku ar dažām aktivitātēm, un pēc tam tik liku klāt, un skatījos ar vienu kaut ko papildus. Un tad, kad jūs atverat šo te H5P, pirmām kārtām, tāpat kā jebkurai aktivitātei, jums piedāvā ierakstīt aprakstu. Šeit gan paskatieties, visbiežāk arī konkrētā aktivitāte prasa vēlreiz ievadīt aprakstu, jeb uzdevumu nosacījumus. Līdz ar to šo lauku jūs arī varat atstāt tukšu, lai jums tie uzdevumu nosacījumi nedublējas divreiz, jo aktivitātē tas būs atzīmēts zvaigznīti kā obligāti aizpildāmais lauks. Un tad, ja jūs negribat vērt vaļā to h5p.org, to mājaslapu, tad jūs arī šeit pie katras aktivitātes, uzklikšķinot uz sadaļas detaļas, jeb details, jūs redzēsiet īstu skaidrojumu, ko šī aktivitāte dara vai kam tā ir paredzēta. Tad, kad jūs izveidojat šo aktivitāti, apakšā, tāpat kā jebkurai aktivitātei, ir šīs apakšsadaļas. Un tad ir vērts pievērst uzmanību tādai uzvedības iestatījumi, kur ir iespēja noņemt atkārtošanas un noņemt risinājumu rādīšanas pogu. Respektīvi, šeit ir tās divas opcijas, un šeit jūs arī sapratīsiet, kas labāk der jums. Ir iespēja, ka skolēns konkrēto uzdevumu pilda vēl un vēl un vēl, līdz viņš izpilda to 100% pareizi. Tas var būt gadījums, teiksim, ķīmijā atcerēties jēdzienus vai angļu valodā mācīties jaunos vārdus. Un viņš šo testu pilda tik ilgi, kamēr viņš atbild pareizi. Tātad atkārtot izpilda. Tad jūs varat šo te pogu atstāt. Tāpat arī šīs aktivitātes var izmantot paškontrolē, ka skolēns aizpilda, kā viņam liekas, un tad nospiež pogu show solution, jeb rādīt risinājumu, un skolēnam parāda pareizās atbildes, un tad viņš saprot, kur ir kļūdījies.
tādā gadījumā šī aktivitāte der paškontrolē. Bet šodien, tā kā mēs vairāk fokusējamies tieši uz formatīvo vērtēšanu, tādā nozīmē, ka skolotājs tomēr ieraug šos datus. Tad jūs varat pie šiem uzvedības iestatījuma izņemt ķeksīšus pie abiem. Tas nozīmē, ka skolēns vienu reizi aizpildīs uzdevumu, iesniegs to, un jūs redzēsiet tās vienas reizes atbildes. Ja, un tad to risinājumu var atstāt, var neatstāt. Lūk, piemēram, pirmie 3, kas ir tādi visvienkāršākie un visbiežāk lietotie, ir tie paši testi. Tikai man šķiet, ka atšķirībā no Moodle testi šie ir drusku vienkāršāk izveidojami, bet arī tātad ir dažādi šie testa veidi. Gan tests parastais, kur ir jautājums un atbilžu variants, un jūs tikai izvēlaties, cik ir šīs te pareizās atbildes. Ja tāds pavisam vienkāršais, bet atkal jau ļoti ātri jūs iegūstat datus par, skolēnu pamatzināšanām. Tad, ja jūs izvēlaties quiz, tad tur jau jūs varat izvēlēties no dažādus jautājumu veidus, vai dažādus šos te uzdevumu veidus, gan atbilžu variantus, gan, piemēram, šis te drag and drop, par ko nedaudz vēlāk stāstīšu, ka skolēns ievelk pareizo atbildi. Vai arī jūs varat izvēlēties questionnaire, kur it kā aprakstā ir minēts, ka tā ir vairāk domāta kā aptauja, un, ne tik daudz zināšanu pārbaude, bet arī šeit tas bonus, kas ir pie šī questionnaire, ir tas, ka jūs varat ielikt arī atvērto jautājumu, kas jums ir jāpārbauda manuāli, bet jūs tāpatās redzat skolēnu atbildes. Ja, tad šīs te kā alternatīvas testa. Tad, noteikti, ka jūs, kā jau es teicu, šie te kā uzdevums pats par sevi nav unikāls. Jūs to varat piemērot jebkam. Piemēram, šāds te vārds. Noteikti, ka jums jebkurā darba burtnīcā paskatoties, jūs redzētu šādu te uzdevumu, ka, ir jāieraksta pareizais jēdziens vai jāizvēlas no saraksta pareizais jēdziens. Šeit tas ir interaktīvā veidā, ja tātad skolēns vai ievelk vārdu konkrētajā vietā, vai šajā gadījumā tātad viņš sašķiro jēdzienus, ja, vai sašķiro pēc piederības. Te var arī vilkt attēlus un tā tālāk. Ja, tātad, bet šeit uzreiz ir tā interaktīvā darbība, kas skolēnu varētu piesaistīt, un atkal jau šeit uzreiz jūs redzat, cik daudz vārdus vai cik kļūdas skolēns ir pieļāvis, un tad kuri, ir tie jautājumi, kur ir visvairāk skolēni kļūdījušies, vai kur atkal tieši viņi ir visu sapratuši. Ļoti līdzīgs arī šeit, šo uzdevumu es tieši tādu arī digitalizēju no papīra formāta, ja te bija domāts, ka skolēns ieraksta trūkstošo vārdu. Ja tā nav tā prasme, kuru grib pārbaudīt, ja cik skolēns pareizi raksta, tad šajā gadījumā tā ir vēl viena aktivitāte, fill in the blanks, ja tātad aizpildi tukšos jo aizpild trūkstošos vārdus, tā droši vien būtu korektāk. Un šeit arī, kāpēc man patika šo digitalizēt? Tātad pamatā tas papīra formātā bija paredzēts, ka kaut kur uz ekrāna skolēns skatās video, un tad pēc video viņš ieraksta pareizos vai trūkstošos vārdus. Bet šeit, piemēram, ja skolēns to pild uz savu telefona, tad viņš vēlreiz var video noskatīties tepat, ja, tātad tas ir šeit ar saiti pielikts klāt, un tad ierakstīt pareizos vārdus, un atkal jau jūs uzreiz kā skolotājs redzat, cik vārdus viņš ierakstīja pareizi. Tad ir, piemēram, arī krustvārdu mīklas iespēja. Es zinu, ka vairākiem skolotājiem arī patīk, un to var dot ne tikai kā aktivitāti, lai aizpildītu laiku, bet, arī kā formatīvās vērtēšanas uzdevumu vai nevienkārši cits formāts, un arī to var izveidot Skolo LV vidē, un skolēns to digitāli aizpilda. Protams, var rakstīt latviski, skolo sapratīs. Un tad šie te vērtējumi.
Vērtējumi par visām, arī par H5P aktivitātēm parādās jums kā skolotājiem turpat sadaļā vērtējumi. Turpat, kur mēs skatījāmies pagājušajā nedēļā, lai atrastu šos vērtējumus summatīviem vērtējumiem. Un jums tātad šeit tādā rindiņā rādīsies pilnīgi visas aktivitātes, kurām var pievienot kaut kādas atbildes. Gan šie te uzdevumi, gan tās H5P aktivitātes. Un jūs tātad izvēlaties to aktivitāti, kuru jums vajag, uzklikšķinat uz tās, un jums parādīsies visi skolēni, kas ir izpildījuši, viņu rezultāts un tātad maksimālais punktu skaits. Un tad pirmkārt jums jau uzreiz jūs redzat, kuri ir izpildījuši, ja, tad, kuri vispār šo uzdevumu ir veikuši un kāds ir punktu skaits. Bet, protams, nevienmēr pietiek tikai ar šo te punktu skaitu uzzināšanu. Tad, ja jūs noklikšķinat uz šīs te sadaļas reports, tad jūs redzat arī konkrētu apskatu par katru skolēnu, kur tieši konkrētais skolēns ir kļūdījies. Ja, tātad atkal jau tas viss ir zem sadaļas vērtējuma. Un tad par paškontroli tātad arī visas šīs te aktivitātes, kuras iepriekš minēju, tad, ja jūs atstājat to iespēju, ka skolēns var pārbaudīt šīs te atbildes vai izmēģināt vairāk kārt, tas ļoti labi kalpo arī viņa paškontrolai, arī to, ka viņš pats sevi pārbauda. Bet pavisam īsi gribu arī parādīt vēl vienu no H5P aktivitātēm, kas, manuprāt, labi kalpo šai te paškontrolē, un arī to ir ļoti ērti iespējams atvērt telefonā, ja, mobīlajā aplikācijā. Un tās ir dialogu kārtas, jeb kartiņas. Un, piemēram, šeit man ir pielikts piemērs no vēstures. Teiksim, 7. klasei tad viņš ir veicis uzdevumu, un galu galā stundas beigās viņam ir jāspēj izskaidrot šos te 5 jēdzienus. Ja, viņš ar tiem jēdzieniem visu laiku, visu stundu ir dzirdējis, un tagad man stundas beigās ir jāsaprot, vai skolēnam pašam priekš sevis ir jāsaprot, cik labi viņš vispār saprot, ko tas jēdziens nozīmē. Un tad es, piemēram, esmu pielikusi divas aktivitātes. Pirmā ir uzdevums, ja, kur skolēns man pats šajā teksta lodziņā ieraksta šos skaidrojumus vai, piemēram, pievieno failu. Ja, tad viņš tikpat labi var tad pievienot failā man šās atbildes, bet kamēr viņš vēl nav dabūjis manu atgriezenisko saiti, skolēns jau pats sevi var pārbaudīt. Un tad es pievienoju šo te H5P aktivitāti, kur skolēns pats var pārliecināties par jēdzienu. Nu, šeit es arī pat esmu viņam paskaidrojis, ka tavs skaidrojums var nebūt vārds vārdā tāds pats kā mans, ja pievērs uzmanību izceltiem atslēgvārdiem. Nu, un skolēns tātad pēc kārtas. Viņš redz arheologs, klikšķina uz turn, ja pagriezt, un otrā pusē viņš redz manu ierakstīto definīciju. Un arī ļoti līdzīgs ir šāds te flashcards, kur skolēns savukārt var ierakstīt rakstisko atbildi. Ja? Bet te uzreiz ir tas risks, ka viņam te gan ir jāievēro pareizrakstība, jāievēro locījums pareizais. Ja? Bet arī šis ir variants, ka skolēns ieraksta atbildi un pats sevi pārbauda. Bet tālāk par atgriezeniskās saites sniegšanu. Jo viens ir tas, ka mēs no skolēna iegūstam šīs te atbildes, mēs tās pārvēršam punktos, bet kā tad tālāk skolēnam uzzināt, ko viņam vajadzētu uzlabot, pilnveidot un tā tālāk. Pirmām kārtām jau kā atgriezeniskā saite, protams, var kalpot arī šis te novērtējums punktos, ja, vai šie te paškontroles uzdevumi. Tātad, ja skolēns spēj izdarīt secinājumus, ka, lūk, ja es nepratu nevienu jēdzienu izskaidrot, tad man droši vien stundā ir jāpievērš uzmanība šiem te svešvārdiem, vai man ir jāpajautā skolotājam, kur es varu meklēt svešvārdu skaidrojums, vai man ir jātaisa atgādnes vai kas cits. Tāpat arī skolēns, protams, var šo te savu atgriezenisko saiti iegūt, izpildot aktivitātes, ja, viņš var redzēt, uz kuriem konkrētiem jautājumiem viņa atbilde nebija pareiza, ja, un tas viņam, protams, sniedz informāciju. Bet vienmēr jau mēs varam gribēt arī vairāk.
Un šajā gadījumā, tad runājot par skolotāja sniegto atgriezenisko saiti skolēnam, pirmām kārtām tātad tas visvienkāršākais un uzskatāmākais veids, protams, ir pie konkrētā uzdevuma. Tad, kad jūs noklikšķinat uz vērtēt, ja, tad, kad jums šie skolēni ir sadaļā, un ja tas ir uzdevums, kurš vēl ir jānovērtē, tad jūs klikšķinat uz vērtēt, un jums atveras skolēna darbs. Un es jau iepriekšējā reizē rādīju, tātad, ka jūs ar dažādām vizuālajām lietām varat novērtēt, ja kaut kur uzslavēt vai kaut kur parādīt, ka šis galīgi nestrādā. Bet tad, protams, ir šī sadaļa atsauksmi komentāri, kas ir tā vieta, kur jūs varat vai nu ierakstīt savu komentāru, vai arī vēlreiz atgādinu par šo lielisko opciju, jūs varat pievienot audio komentāru. Tas nozīmē, jūs varat ierunāt īsāku vai garāku komentāru konkrētiem skolēnam par konkrēto paveikto uzdevumu. Ja, tātad jūs paši, protams, izvērtēsiet, kurā brīdī ir nepieciešama šāda, varbūt ļoti detalizēta atgriezeniskā saite, ja, bet tad, lai neteiktu, ka mums ir daudz jāraksta un tas aizņem laiku, jā, mēs to varam ierunāt. Un tas noteikti aizņems mazāk laika, un skolēniem visu laiku austiņas ir ausīs, ja, tikpat labi var noklausīties arī mūsu atstāto atgriezenisko saiti. Bet tad ir vēl viena tāda opcija kā fórums. Un fórums mums var palīdzēt gan sniegt atgriezenisko saiti skolotājs skolēnam, vai arī skolēnu savstarpējo atgriezenisko saiti. Un fórums sevī slēp tieši to, kas jums noteikti ienāk prātā. Jā, tas ir veidots uz tāda pamata, kā darbojas fórumi dažādās mājaslapās. Tātad dažādu ziņu apmaiņa par konkrētu tēmu. Un šeit tātad arī fórumam jūs sniedzat aprakstu, ko jūs gribat, lai skolēns tur ieraksta, un jums ir iespēja izvēlēties fóruma tipu. Ja jūs paņemat jautājumu un atbilžu fórums, tātad skolēni var atbildēt uz konkrēto uzdoto jautājumu. Jūs varat uzlikt ierobežojumu, ka katra persona drīkst publicēt tikai vienu diskusiju. Tas nozīmē, ka katrs skolēns no sava šī konta var pierakstīt tikai vienu atbildi, ja, kā šo diskusijas, un tad tālāk skolēni var zem viņu komentēt. Un, teiksim, jūs varat arī izveidot vienu vienkāršu diskusiju, teiksim, jūs uzdodat jautājumu, un tālāk skolēni var tikai rakstīt savus komentārus. Un šajā gadījumā tātad skolēns, piemēram, vai nu pievieno jaunu diskusijas tēmu, vai arī atbild uz jautājumu, un viņš var atbildēt gan uz jūsu uzdoto jautājumu, gan arī uz klases biedru. Un tikpat labi to var izmantot, piemēram, kā formatīvo vērtējumu ceļā uz summatīvo vērtējumu. Piemēram, skolēns šeit ir aprakstījis savu ideju, piemēram, video rullītim par Leonardo da Vinci. Tas ir viņa summatīvais darbs, ja, kas viņam būs jānodod. Un skolēns tagad šeit ieraksta ideju. Un pārējie caur podziņu atbildēt, viņam var sniegt ieteikumus vai, teiksim, paslavēt, ka jā, ej dziļāk šajā idejā. Ja? Un jūs pat, jūs noteikti arī esat līdzīgi darījuši ar līmlapiņām, vai ne? Aiziet pie 3 klases biedriem un iesaka viņiem kaut ko. Tad šeit ir šis pats vienkārši digitālā formātā, un skolēnam šīs te informācija paliek. Ja? Viņam nav jāskatās un jāpiefiksē tieši konkrētais uz tām lapiņām rakstīties. Viņš šo fórumu var atvērt jebkurā brīdī un tad apskatīt šīs te atbildes. Ja, tā kā šis ir arī veids, kā ļaut skolēniem darboties pašiem vienam otru novērtēt un kādā brīdī, ja, tad pastāvēt malā un visu šo te procesu vadīt. Lūk, tas no manis par formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti pagaidām viss. Tad pievērsīšos jūsu jautājumiem, ja tādi ir. Un tālāk tad Artūrs par tehniskajām aktualitātēm. Jā, paldies, Anī. Tā, es tūlīt pārņemšu arī ekrāna dalīšanos. Tā. Tā, tagad vajadzētu būt, jā. Tad, sveiciens visiem, kas ir pieslēgušies. Kā jau Anī minēja, mani sauc
Artūrs, esmu no Skolo LV atbalsta komandas, un tad šodien nedaudz tehnisko daļu arī apskatīsim, paskatīsimies, kā tieši vērtējuma sadaļa un citas strādā tieši no Skolo LV puses un pabakstīsim un pavērosim, kā tas viss notiek dzīvē. Nu tad par to, ko mēs apskatīsim šodien, tad tas galvenais būs vērtējuma sadaļa. Pastīsimies, kā skolotājs, kurš jaunā kursā varbūt ir iegājis un neko vēl tur nav darījis, kā viņam sākt strādāt ar šo vērtējumu sadaļu, kā tur pamainīt kaut kādus iestatījumus un tad uzsākt veiksmīgu darbību šajā sadaļā. Otrais punkts būs sharing cards, mūsu jaunais spraudnis, ko jau Anni ieminējās. To es arī parādīšu, kā tas strādā tieši vidē un kā jūs varat savas aktivitātes pārnest no viena kursa uz otru. Un tad trešais būs tāds mazs atgādinājums par kursu dzēšanu, tas attieksies vairāk uz virslietotājiem, un tad jau līdz tam tiksim vēlāk. Jā. Un tad sāksim ar vērtējumu sadaļu, uzreiz arī iesim iekšā Skolo LV. Skolo LV esam pieslēgušies, tagad esam atvēruši kursu. Šajā kursā es jau pirms tam izveidoju 3 parastus klasiskus uzdevumus, 1 testu. Šajā kursā ir pievienoti arī 5 skolēni, un šie skolēni atkarībā kā kurš ir izpildījis dažādu daudzumu uzdevumu, un katrs dažādā līmenī, un tad pastīsimies, ko mums rāda tad vērtējuma sadaļa. Un tad pirmā lieta, tad šeit būs kursa augšējā pusē būs sadaļa vērtējumi. Un tad spiežot uz tās, mums atvērsies sarakstīns ar mūsu kursu skolēniem. Redzam, šeit mums ir 5 skolēni. Šeit arī redzams viņu e-pasta adresītes, un tad mēs varam redzēt arī konkrētos vērtējumus par kaut kādiem uzdevumiem. Redzam, ka mums šeit ir uzdevums 1, tests 1 un uzdevums 2. Šeit ir dažādi vērtējumi, ir zaļi, ir sarkani. Zaļais nozīmē, ka jūsu iestādītais attiecīgi, lai nokārtotu konkrētu aktivitāti, rezultāts ir sasniegts, tad tas būs ar zaļu. Ja jūs esat uzstādījuši aktivitātei kaut kādu, piemēram, 50, uzdevums 1,50, un tad skolēns to nav sasniedzis, tad viņam attiecīgi tas rādīsies ar sarkanu. Tas būtu par krāsām. Otra lieta, ko ir vērts arī atcerēties, ir, ja jūs negribat līst vairāk dziļāk un jums patīk šis skats, kā šeit arī ir, un šeit jūs arī varat nodarboties ar vērtēšanu, tad ir ļoti vienkāršs veids, kā to var izdarīt. Labajā augšējā pusē ir rediģēšanas režīms. Uzspiežot uz tā, jums atvērsies iespējas rediģēt visus vērtējumus attiecīgi. Ja kaut kas pamainās, ja jūs esat kaut kā novērtējuši savādāk, tad jūs šeit to varat pa taisno arī izdarīt. Jums nekur dziļāk nav jālien, un tad arī samainīt kaut kādus vērtējumus skolēniem. Attiecīgi, kad kaut kāds vērtējums tiks samainīts, viņš arī iekrāsosies, kā šeit ir redzams, tādā dzeltenīgā krāsā, un tad varēsiet redzēt, ja kaut kas būs mainīts tieši no šī skata. Tad paskatīsimies, kā varbūt izskatās arī šis no skolēna puses. Skolēnam tas izstīsies nedaudz savādāk. Skolēns, ka pieslēdzās, viņš arī atver kursu, viņam ir tā paša sadaļa kā jums vērtējumi, bet viņam ir redzami nedaudz vairāk rādītāji, nedaudz savādāk arī. Šeit viņam sarakstā arī ir visi uzdevumi pieejami, šeit ir aprēķinātais svars ar kaut kādiem procentiem. Šim mēs pievērsīsimies un mēģināsim kopīgiem spēkiem saprast, kas tas ir. Tā īsumā tas ir aprēķinātais svars, tas būs attiecīgi, cik katrs uzdevums ir, cik procentāli viņš sniedz lielu vērtību kursā. Katram skolēnam attiecīgi šeit ir uzstādīts 87,56 pirmais uzdevums, tests 1,10 un uzdevums 2,2%, un tad varbūt skolēnam šis nebūtu skaidrs, un to mēs arī mēģināsim samainīt. Šeit ir vairākas sadaļas, arī skolēns redz, ja viņš ir nokārtojis tās pašas krāsas, sarkans un zaļš.
kaut kas nav nokārtots, tad iekrāsosies sarkans, ja ir nokārtots, tad iekrāsosies zaļš. Un tad atgriezīsimies atpakaļ pie skolotāja skata. Un pamēģināsim arī ieiet nedaudz Annī, arī aizskārt to par vērtēšanu, aiziesim arī pastīties, kā tas izstās. Tad šajā pašā vērtējuma sadaļā mēs redzam šeit augšējā pusē, šeit ir sadaļas uzdevums 1, tests 1. Pamēģināsim uzspiest uz uzdevums 2. Un šeit mums būs iespēja aiziet tālāk uz vērtēšanas sadaļu. Šeit arī ir vērtēšanas kopsavilkums, kurš jums smuki parādīs, cik ir dalībnieki, cik ir iesniegtie darbi un cik jums ir, piemēram, nepieciešams vēl novērtēt. Tad, lai attiecīgi dotos tālāk, mēs spiežam uz vērtēt. Un šeit mums atvērsies vērtēšanas loks. Varbūt sākumā izstāstā baigi daudz un ar daudz informāciju šis loks, bet te ir īstenībā viss ļoti vienkārši. Šeit labajā pusē jūs varat arī izvēlēties skatus, kā jūs vēlaties. Šis būs skats vienkārši, kur jums ir komentāru sadaļa. Šis būs, kur jums abi divi. Un ja jums ir aktivitātē, piemēram, kaut kāds dokuments vai zīmējums vai kas tam līdzīgs, tad šis uzrādīsies jums šeit. Šajā aktivitātē, ko es izveidoju priekš skolēniem, tur nebija nekāda dokumenta, tāpēc mēs pārslēgsimies uz skatu, kur ir tikai iesniegtais materiāls. Aktivitātē bija skolēniem vienkārši jāuzraksta teksta redaktorā kaut kāda atbilde, redzam, viņš ir uzrakstījis pareizi. Mēs esam iesnieguši jau kaut kādu komentāru šim, un attiecīgi tas arī uzrādās šeit kā novērtēts. Lai ietu tālāk, ļoti vienkārši spiežam saglabāt un rādīt nākamo. Un redzam, šeit arī skolēnam jau vērtējums ir sniegts. Redzam, esam ieskaitījuši, un tad varam atsauksmi komentārā ierakstīt, piemēram, labs darbs, un tas arī skolēnam parādīsies viņa vērtējuma sadaļā. Un, jā, šis būtu tieši par vērtēšanu, tad iesim atpakaļ uz mūsu vērtējumu sadaļu. Un tad vērtējuma sadaļā atgriezīsimies tad pie tā, kur bija tieši par skatu maiņu. Pamainīsim kaut ko tajos skatos, ko redz varbūt no skolēna puses. Ko skolēns redz, varbūt viņš redz par daudz, un mēs gribam, lai viņš redz mazāk, un lai viņš varbūt saprot vairāk no tiem skaitļiem, kas tur ir. Tad pirmais, ko mēs darām, ir dodamies uz vērtējumu grāmatas ieskatīšanu. Tad spiežam uz tās. Un šeit jums varbūt sākumā rādīsies savādāk, bet ko mēs varam izdarīt sākumā, kā esmu izdarījis priekš šī kursa, šeit ir datorika 8. klasē, un te ir darbības pretī, un spiežot uz rediģēt un rediģēt iestatījumus, jums atvērsies iestatījumu sadaļa. Un kam ir vērts pievērst šeit uzmanību, ir šis apkopošana, jeb kā jūs vēlaties, lai jums tas kopējais rezultāts pa visiem darbiem tiek parādīts arī vērtējuma sadaļā. Šeit es esmu paņēmis vienkārši vērtējumu summu, kur pati sistēma paņem no mūsu vērtējumiem attiecīgi punktus vienkārši sasumē kopā. Ja jūs vēlaties kaut kā savādāk, ka jums ir svērtais vidējais, piemēram, kā kopējais tas rezultāts, jūs varat izvēlēties arī to. Un šajā, piemēram, mēs ņemsim vērtējumu summa, un tad saglabāsim arī izmaiņas. Un tad šeit mums arī attiecīgi atvērsies tā iespēja mainīt tos svarus, attiecīgi, par kuriem mēs pirms tam runājām. Ka, piemēram, ja jums ir kursā 3 aktivitātes vai 3 testi, un katrs no tiem ir, piemēram, viens no tiem ir 40 un pārējie ir 30, tad jūs tā arī varat iestatīt. To mēs arī šeit izdarīsim mūsu kursā, ka mums būs uzdevums 1, kurš būs 30% no attiecīgi kopējā vērtējuma, jeb svars šim uzdevumam. Attiecīgi izvēlēsimies arī šo, un tad arī izvēlēsimies pašam pēdējiem uzlikt 40. Ja jūs arī neuzrakstīsiet neko, tad viņš automātiski sistēmā nopaļos šo rezultātu uz 100. Un tad attiecīgi, kad jūs tās izmaiņas izdarījuši, tad spiežam saglabāt. Un tad, attiecīgi, tagad svars mums ir iestatīts,
Un pastīsimies arī no skolēna puses vajadzētu būt, kad skolēnam arī tas svars tagad vērtējuma sadaļā ir samainījies. Jā, redzam, tagad varbūt viņam no skolēna perspektīvas arī nedaudz skaidrāk, cik attiecīgi ir tas procentuālais ieguldījums kursā katrai aktivitātei, un tad viņš to tagad redz. Un atgriežoties atpakaļ pie mūsu skolotāja, tad vēl viena forša lieta, ko var izdarīt arī vērtējumu šeit sadaļā, jūs varat arī sakārtot, spiežot šeit uz bultiņām, pārvietot, jūs varat sakārtot arī, kur atradīsies konkrētie uzdevumi. Piemēram, es gribu, lai šis uzdevums 2 atrodas zem uzdevuma 1. Tā, lai ir 1., 2. uzdevums, un to jūs arī varat izdarīt, sakārtot tādā veidā. Nākamā lieta, ko ir vērts apskatīt, ir, piemēram, ja jūs vēlaties konkrētam uzdevumam pamainīt, teiksim, kā rādās šis rezultāts. Jums ir, mēs paņemsim šeit to uzdevumu 1, un kur ir sadaļa vērtējuma vienība, atvērsim rādīt vairāk, un šeit pie vērtējuma parādīšanas tips, tas būs tas iestatījums, kas mums interesē, šeit mēs varam izvēlēties, kādā formātā šis vērtējums parādīsies. Piemēram, mēs gribam, lai tas ir reāls skaitlis ar procentiem, piemēram. To mēs arī tagad izvēlēsimies, saglabāsim šīs izmaiņas, un tad pastīsimies, kā arī tas no skolēna puses izstās uzreiz. Vajadzētu būt, ka viņam šie procenti arī uzreiz parādās. Jā, redzam, šeit arī parādās tas reālais punktu skaits un arī procentuāli, cik viņš ieguva, jeb izpildīja šo uzdevumu. Un tad vēl viena lieta, kam ir vērts pievērst uzmanību, uzstādot savu tieši vērtējumu sadaļu no skolotāja puses. Tas būs, ko jūs vēlaties, piemēram, lai redz skolēns no savas puses. Ja jūs vēlaties izmantot šo vērtējumu sadaļu, tad izvēlamies sadaļu kursu vērtēšanas iestatījumi. Un šeit kursu vērtēšanas iestatījumos patinot nedaudz uz leju, arī diezgan daudz iestatījumu ir, bet tā sadaļa, kas mums interesē, ir lietotāja atskaite. Un šeit mēs varam izvēlēties, ko mēs rādam skolēnam, ko nerādam. Un tad, piemēram, mēs tagad varam izvēlēties, mēs negribam, lai skolēns redz tos svarus, ko mēs tikko mēģinājām arī sataisīt. Negribam varbūt, lai redz atsauksmes, mēs varbūt arī neievietojam, tad mēs tās varam izvēlēties paslēpt. Un tad saglabāsim izmaiņas un pastīsimies, kā tas arī izstās skolēnam. Un skolēnam arī vajadzētu būt tā, ka viņam pazūd šis aprēķinātais svars, un tad viņam attiecīgi paliek tas tikai, ko jūs izvēlējāties, vērtējums, diapazons un tad procenti. Un tad šis būtu īsumā arī viss par to, kā uzstādīt vērtējumu sadaļu tieši tādai sākotnējai lietošanai. Kā jau jūs redzējāt, varbūt tagad tur ir diezgan daudz iestatījumu, un tur ir vērts arī pastīties kaut ko dziļāk, ja jūs vēlaties attīstīt savu vērtējumu sadaļu un uztaisīt tā, lai tā ir tāda automatizēta, to arī ir iespējams izdarīt, ja jūs paskaties tos iestatījumus dziļāk. Bet tad tālāk mēs iesim uz sharing kārtas praudni. Atgriezīsimies atpakaļ arī uz skolotāju skatu. Iesim atpakaļ uz kursu. Un pirmā lieta, kas jums jāizdara, lai izmantot šo sprauni, tad jūs atverat jūsu kādu kursu, kur jums ir skolotāja piekļuve. Jūs šeit labajā augšējā pusē ieslēdzat rediģēšanas režīmu, un tad jums arī parādīsies šī iespēja sharing kārta. Sharing kārta strādā ļoti vienkārši, kad jums ir ieslēgta rediģēšana, jums parādīsies viscauri jūsu kursu šādi groziņi. Groziņš rādīsies pie aktivitātēm un zem lielajām sekcijām, jeb zem tēmām. Un attiecīgi jūs uzspiežat, piemēram, mēs izvēlēsimies šeit uzdevums 2, uzspiedīsim uz groziņa. Te viņš prasīs, vai jūs tiešām to gribat darīt un likt grozā, mēs spiežam jā. Un tad redzam, ka mēs esam ielikuši mūsu groziņā uzdevums 2.
Un tagad paskatīsimies, kā notiek tieši šī pārvietošana uz citu kursu. Lai pārvietotu uz citu kursu, jums arī jābūt šajā kursā skolotāja tiesībām, lai jūs varat ieslēgt šo rediģēšanu un lai jums tad atvērtos šī sharing kārta iespēja. Un, attiecīgi, kad jūs gribat kaut ko ielikt savā otrā kursā, tad jūs, piemēram, šajā gadījumā es paņemu savu uzdevums 2, spiežu uz šīs iespējas, pašas pēdējās iespējas, šeit, kur ir kvadrātiņi viens aiz otra. Un tad, attiecīgi, pēc nelielas ielādes jums parādīsies šādas te iespējas, kur ir tāda bultiņa uz leju. Un tās būs tā vieta, kur tiks piedāvāts to uzdevumu ielikt. Un tad mēs attiecīgi uzspiežam, piemēram, šeit zem temata 1 un redzam, ka mums ir parādījies tas uzdevums 2 no otra kursa arī šajā kursā. Un jā, īstenībā tā arī strādā sharing kārtas, ļoti vienkārši jūs varat savas aktivitātes, savas kaut kādas sekcijas, tematus pilnīgi arī pārnest no kursa uz kursu, apmainīties ar citiem saviem skolotājiem, lai viņi arī izmanto šo iespēju, un tad jūs varat tādā veidā apmainīties ar materiāliem. Un tad pati pēdējā lieta, ko es tehniskajā daļā gribēju arī atgādināt, bija par kursu dzēšanu. Šis attiecās tieši uz mūsu virslietotājiem. Mēs arī nesen izsūtījām ziņu virslietotājiem tieši par kursu dzēšanu. Pateicamies tiem, kuri jau ir iesaistījušies un kaut ko mēģinājuši darīt, bet tad šis būs tāds maziņš atgādinājums, kā to izdarīt. Tad kursa dzēšana lielākoties šobrīd mums ir aktuāla, tāpēc, kad tie, kas lieto Skolu LV ikdienā, ir varbūt pamanījuši, ka mēs esam saskārušies ar lēndarbību, un tad viens no mūsu veidiem, kā mēs varam ar šo cīnīties, arī ar jūsu palīdzību un iesaistot jūs, mūsu Skolu LV lietotājus, ir dzēst šos kursus, piemēram, jums nevajadzīgos kursus ārā. Un tad to pieslēgsimies arī kā virslietotājs. Un jā, līdz ko jūs pieslēdzaties kā virslietotājs, tad atveram attiecīgi kursu pārvaldību. Un kursu pārvaldībā šeit tagad ir parādījusies iespēja iezīmēt kaut kādus konkrētus kursus šeit labajā pusē. Var atzīmēt visus uzreiz, vai jūs varat izvēlēties arī pa vienam šos kursus. Un tad šajā gadījumā, piemēram, es redzu, ka mums ir vairāki izglītības iestādē sports un veselība e-kursi. Šeit arī redzam lietotāju sarakstā, ka nav neviens skolotājs vai skolēns pievienots šeit, un tad šie būtu tādi kursi, kurus mēs arī aicinātu dzērst ārā, un kā to izdarīt, tad jūs atzīmējat viņus visus, spiežat uz dzēst izvēlētos, un tad spiežat attiecīgi uz dzēst. Šeit arī svarīgi atcerēties, mēs aicinam no savas puses šo darīt varbūt dienas vakar pusē, kad jūs jau varbūt esat beiguši savus ikdienišķos Skolu LV darbus, jo tas loks būs jāatstāj vaļā kādu brītiņu, kamēr viņš tos kursus izdzēš ārā. Un jā, šis tad būs par kursu dzēšanu tieši virslietotājiem, skolotāji, kas šeit ir pieslēgušies. Esiet laipni aicināti arī atgādināt saviem virslietotājiem, kad jā, šis būtu ļoti labi no viņa puses to izdarīt. Un tad, atgriežoties uz prezentāciju, atgādināsim, kur meklēt atbalstu. Tad attiecīgi mēs sniedzam no Skolu LV puses video pamācības un instrukcijas. Video pamācības jūs atradīsiet mūsu YouTube kanālā, kā arī mums ir lietotāju fórums, kurā aktīvi arī aicinam mūsu lietotājus savā starpā komunicēt un sazināties par problēmām. Tie, kas zina kaut kāds risinājums, tie var palīdzēt saviem kolēģiem un arī citiem lietotājiem, kā arī mēs no mūsu puses sekojam līdz lietotāju fórumam un mēģinam palīdzēt, ja ir kāda problēma. Un tad pats pēdējais, jā, mums ir lietotāju atbalsta centrs, uz kuru jūs varat rakstīt uz e-pastu info@skolo.lv vai zvanīt uz mūsu info tālruni. Strādājam katru dienu no 9 līdz 5. Un jā, sniedzam atbildes visiem mūsu lietotājiem.
Jā, tad šeit arī būs vairāk par mūsu Skolu LV YouTube kanālu. Šeit ir arī QR kods. Atstāšu kādu brīdi šo slaidu vaļā. Ja jūs vēlaties attiecīgi piekļūt pa taisno mūsu YouTube kanālam, tad varat izvilkt tagad ārā savus telefonus un tad noskanēt šo QR kodu. Mēs izlaižam arī diezgan regulāri jaunus Skolu LV instrukcijas mūsu YouTube kanālā, tāpēc aicinam arī mūsu lietotājus sekot līdzi mūsu jaunumiem tieši šeit YouTube kanālā. Un tas ir kopumā arī noslēgums mūsu 2. semināram. Paldies visiem, kuri pieslēdzās un skatījās. Un Jānī, tev nav kāds vēl papildus komentārs, tad paldies no mūsu puses. Jā, liels paldies, ka pieslēdzāties gan te mums Zoomā, gan Facebookā. Es vēl skatos, ka Zoomā laikam notiek atbildēšana vēl uz dažiem jautājumiem. Ja jūs gadījumā, ja jums ir vēl kādi jautājumi, tad Artūrs jau pieminēja šo info@skolo.lv, šo atbalsta dienestu, kur var jebkurā brīdī vērsties un tad arī noskaidrot, kas jums uz sirds. Un tad arī tiekamies šoreiz jau martā par vienu konkrētu metodi un kā to īstenot caur Skolo LV. Paldies jums vēl! Paldies, vislabāk! Vislabāk!